Tas ir ar perlāžu vīnu. Viņš nepārdodās, viņš ir tikai ekskluzīvos restorānos un tikai ekskluzīvos veikalos. Tev pašam nebūs? Man ir, es tiku pie pudelītes. Tad pie vienas pudeles. Tiku pie viens. Viņi ir, redz, tie vīnu lauki. Vīnogulāji, viņi ir tur ierobežotā daudzumā. Viņiem tā ir jauna lieta, viņi sāk no jauna viņu ražot, un viņi tur ir piesaistījuši kaut kāds. Viņi pat kaut kādu ogu nevis tā kā nokopēja taisa vīnu, bet viņi tur kaut kādas hibrīdu ogas sāk veidot, kad saliek kopā. Un tas vīns, mēs paskatījos vīna aplikācijā, principā tam vīnam, ko ražo Perlāža, ir 4,2 balvas. Tas ir labi. Viss, kas man liekas virs 4, tad tas ir... Kas ir maksimāls 5? 5, jā. Dabūt 4 jau ir diezgan pagrūti. Labi vīnu noteikti var tad, kad tu izdzer pudeli. Viena glāze, mazliet pie pusdienām vai kur, jebkurš vīns ir daudz labs. Jā. Tas bija, man tiešām ļoti patika, un vairāk par pudeli, gan žēlis nedabūju. Bet viņi sāksim izplatīt kaut kā tālāk? Viņa izplatīja. Pa Poliju? Jā, pa Poliju un kaut kur vēl pasaulē par restorāniem. Viņiem tur tā pieeja ir. Nevis tas, kurš prasa viņiem vīnu, viņi pārdod, bet tiem, kuriem viņi piedāvā.